Viņi saka, jā, tev obligāti pa numuru. Tie, kas pazīst taro kārtis, tie zina, ka ir 22 taro arkāni. Un patiesībā tās ir tādas enerģijas, kuras pārvalda Zemi, kuras pārvalda tā kā mūsu zemeslodi un zemes kārtību. Un šīs 22 enerģijas ir izpaustas tādi kā arhitipi. Jau mēlis sāk šķīties. Iet jau otrā stunda, tā kā. Jā, Normāli. tādi kā arhitepi, un viņos ir tāda galvenā būtība, esence. Un katrs cilvēks, kurš piedzimst, viņam arī šos arhetipus var izvietot pēc viņa dzimšanas datuma pa dažādām pozīcijām. Un te ir dažādas pozīcijas. Tātad, ko mēs šajā matricā varam vispār apskatīties? Kreisajā pusē tas violetais 11 nieciņš, ja? Tas ir tas, kā tevi redz citi cilvēki. Tā ir tava būtībā vizītkarte. Un tevi būtībā redz cilvēki kā tādu ļoti enerģisku, spējīgu, tādu cilvēku, kuram ir savs spēks, kurš tā kā nes, kurš visu var, kurš spēj, tā kā ļoti labi pārvalda savu enerģiju un ir tāds noteicis, varbūt kaut kur līderis pat, ja. Bet patiesībā tas centriņš, kas ir pašā viducītī, tas ir tavs iekšējais kodols un tava būtība. Un patiesībā, ja kā jau es teicu, es skatos vienu to, tā ir mana galvenā būtība, galvenā matrica, kuru es skatos būtībā. Bet šī man dod tādas smalkākas nianses, ja? Un te es redzu, ka tas ir ļoti, ļoti maiga un jūtīga. Un tas centriņš, vidiņš, kodoliņš, tas ir par tavu komforta zonu, par tavu tā kā iekšējo sajūtu, kur tu jūties vislabāk. Un sešinieks, viņš tā kā ļoti, ļoti stipri sasaucas ar to trīnieku enerģiju. Viņš ir par labām, skaistām lietām, par baudām, par dzīves kvalitāti. Par skaistu ēdienu. Par skaistu ēdienu, par baudām, par to patiesībā arī par mīlestību, ka gribas tā kā saņemt. Un šiem cilvēkiem ir arī ļoti lielas spējas tieši dalīties ar to savu mīlestību. Protams, ja viņi ir visas savas enerģijas sakārtojuši un nedzīvo mīnusos. Un katrai šai enerģijai arī ir plusi un savas negatīvās puses, ja? Lūk, tātad mūsu talanti, augšējais skaitlītis, un tur talantos slēpjas daudzās pozīcijās, vēl slēpjas talanti. Un tad labajā pusē ir tas, kas tev būtu jāsāk. Kas tev būtu jāsāk darīt jau pie 40 gadu vecuma, tas tāds kā misijas arī skaitlis un tā enerģija, caur kuru vajadzētu izpausties. Un apakšā saknēs tā ir tā enerģija, kur tev dzīvē var būt dažādi pārbaudījumi, un arī bērnībā var būt. Un uz šīs matricas arī ir dažādas tādas kā programmas, kuras var ieslēgties vai neieslēgties. Ja cilvēks ir tajā savā potenciālā, tad šīs programmas neieslēdzas, tādas negatīvās programmas, ieslēdzas pozitīvās programmas. Bet, ja ir negatīvā, tad, protams, var ieslēgties arī negatīvās programmas. Un, piemēram, saknēs tā kā tev ir tāda programma kā kontrolētājs. Un te varbūt bērnībā kaut kādas izpausmes tieši tajā, kad varbūt tevi kontrolēja dzīvē, neļāva izpausties, tā kā tu gribētu, ja? Vai arī tu dzīves laikā kaut kādā ziņā pati vēlies kontrolēt
Man, piemēram, šajā Zoomā kaut ko man te rāda pa virsu, tāpēc es ieslēgšu savā otrā. Paskatīšos šeit. Tātad 21. enerģija, kas ir pašā saknītēs, viņa ir par brīvību, par iešanu jaunās lietās, par tā kā veco uzstādījumu noņemšanu. Un te visu laiku tev var būt kaut kādi tādi kā pārbaudījumi, ja? Jo tā ir sakņa enerģija. Tā ir tā enerģija, kas ir jāapgūst. Būt brīvam, būt vieglam. Un te ir tā astīte visa kopumā, ja? 21, 3 un 9. Ja? Un tas nozīmē, ka kaut kur tu vari pati sevi ielikt ierobežojumos. Šitas man būs izdevīgāk. Vai šitas tur, vai arī es nespēju tur nopelnīt. Trīnieks ir par materiāliem labumiem un tāda imperatori, kas spēj pārvaldīt līdzekļus. Ja? Un te varbūt kaut kur ieiet kaut kādā sautīgumā vai skopumā. Un tas ir tāds kā pārbaudījums. Ja? Līnijas, kas ir bez krāsiņām, tās ir tā kā no mūsu dzimtas. No mātes un no tēva līnija, un tad augšā ir tās, kuras kvalitātes, kuras tā kā ir mantotas pozitīvā, un lejā ir tās kvalitātes, kuras tā kā dzimtā būtu jāstrādā vēl, ar kurām varbūt būtu jāpievērš uzmanība. Un tad ir arī tāds resursu kanāls. Tur, kur ir tā dolāru zīmīte, tā ir tā lieta, caur kuru tu vari atvērt resursu kanālu? Jā, caur kuru enerģiju tu spēj atvērt tā kā naudu. Un kas man tur ir? 19. enerģija, tā ir saules enerģija. Mirdzēšana, spīdēšana, uzņemšanās, lielu projektu uzņemšanās. Un tad, kad viņš koncentrējas uz mazu lietu, viņš var dedzināt citus un dedzināt sevi. Patiesībā šo matricu vislabāk ir pētīt tiešām tā pakāpeniski, pa enerģijām, jo vienā reizē es varu izstāstīt visu, bet ne pusi no tā nevarēs uztvert. Ja? Un tajā pašā laikā, ja ir cilvēkam kaut kāds tā kā pieprasījums, jo visforšāk ir strādāt tad, ja cilvēks saka, man ir tāds pieprasījums, es tur gribu atklāt, kāpēc man tur, ko man darīt ar finansēm, vai ko man darīt ar ģimeni, vai ko man darīt ar attiecībām, ar bērniem, un tad var skatīties atsevišķi, un tad var izstrādāt, jo tāda kopēja informācija, viņa pēc manas pieredzes dažreiz nemaz nenes tādu rezultātu, kā tad, ja cilvēkam ir konkrēts pieprasījums. Jā. Lūk. Un redzi, ļoti interesanti, kad ir arī tāda foršā programma, kas ir miljonāra programma. Oho, kur tā ir? Un šāda programma tev patiešām ir. Ne visiem cilvēkiem tāda ir, un tiem, kam ir, ne visi ir miljonāri. Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka cilvēks nav sakārtojis tās savas enerģijas un kaut kur dzīvo negatīvajā, bet ja viņš visu sakārto, tad viņš spēj iegūt ļoti lielus tādus resursus, kas patiesībā man liekas, ka tā miljonāra programma ir tāda, ka viņa nav tik ļoti tendēt uz to, ka tev būs miljons, bet uz to, ka tu būsi apmierināts ar saviem resursiem. Tā kā apmierināts. Tev ir sajūta, ka tev ir pārpilnība dzīvē. Kad tu jutīsies tā kā piepildīts no tā, ka tev ir tik daudz, cik tev vajag. Teiksim tā. Un tev tieši naudas kanālā, tieši tajā līnijā arī stāv tā ir 5., 19. un 14. enerģija. Un ļoti interesanti, ka viņa stāv arī tavā sirds čakrā, jo te var skatīties arī smalkāk, arī par veselību var skatīties šajā matricā daudzas lietas. Un šeit man ir nobildēta priekš tevis tikai šī matriciņa, bet vēl ir tāds šīs pozīcijas sakārtotas vēl pa čakrām.
kurā čakrā kādas 3 enerģijas stāv un kas būtu jāsakārto. Ja, piemēram, tev sāp kakls nemitīgi, tad jāskatās tieši uz tām enerģijām, kuras tur arī atrodas un ko tad tu tur dari nepareizi, lai to tā kā harmonizētu. Un harmonizējot šīs enerģijas, tad vienkārši tev viss sakārtojas, tev nav problēma. Paliek Un tas pa jau plauktiņiem, ja? pats svarīgākais. Lūk, un tā kā sirds čakrā tev jāstāv šis naudas, bet miljonāra kods un arī uz resursiem. Un tās ir tieši tās pašas enerģijas. Piecinieks, 19 un 14. Un tā tad mazliet. Piecinieks ir augstais skolotājs, jeb arī runā par zināšanām, mācībām. Tādu paplašinājumu, garīgo paplašinājumu visu laiku. Un tas nozīmē, ka šiem cilvēkiem ir svarīgi dalīties ar tām zināšanām, to, ko viņi spēj, to, ko viņi var. 19. enerģija ir tie lielie projekti, kā es teicu, saules enerģija, un būt uzmanības centrā, būt tā kā resursā savā. Te vienmēr ir jāskatās pie šīm enerģijām, kādi ir tie mīnusiņi, jo tikai tos mīnusiņus sakārtojot, mēs tā kā varam ieiet tajā potenciālā. Un 14. enerģija, tā vispār ir tāda enerģija, kas ir par mākslu, kultūru, skaistumu, un tajā pašā laikā veselīgu dzīvesveidu, aktīvu dzīvesveidu. Protams, sasaucas, jo man sanāk atkārtoties, jo redzi, tā iepriekšējā matricē jau runāja par tevi, un šeit ir vienkārši kā papildinājums. Un te ir ļoti interesanti pie 14. enerģijas, es tieši pierakstīju, tātad, kad kas ir raksturīgi, kad viņi ir ļoti tādi uz veselīgu dzīvesveidu tā kā tendēt, un viņi arī spēj, viņiem ir tādas daudz zināšanas, vai arī iegūst tās zināšanas, vai interesējas par to, kas būtu cilvēkam vislabākais, lai labāk dzīvotu. Jā, un viņi tā kā par to interesējas, un tas viņiem ir tā kā būtu jāpauž, tā kā jādod citiem cilvēkiem. Un tad man ir pierakstīts tāds, ka mācās pakļaut visas savas iekšējās kaislības caur tīrīšanos, gavēni, lūgšanām vai badošanos. Tas ir diezgan raksturīgi. Šis bija, ka es pie veidas kā astrologa teicu, bet viņa kaut kā man pateica, tev patīk sevi mocīt ar visādiem, tur gavēņiem un tīrīt. Nē, tev liekas, ka tu esi netīra, un es tādu. Nē, man vienkārši man liekas gavēns reāli interesanti, tas ir tā kā izaicinājums. Jā. Te ir pieminēts, kad cenšas pārvarēt savas iekšējās kaislības. Jā. Jo kur jau tās ir kaislības? Un te es teiktu tā, ja es skatos uz šo matricu, tad tev ir diezgan lielas pretrunas. No vienas puses ir vēlme tā kā baudīt, ņemt, dzīvot skaisti, koši. Tas 6. jā? Jā, 6. tā enerģija, un vēl arī dažas citas, jo te jau viņu ir diezgan daudz. Koši tā, pārliecinoši. No otras puses ir enerģijas, kuras tev liek iet līdzsvarā, harmonijā, nepārspīlēt. Un te varbūt tieši ar tām baudām cīņa mazliet, ar tām baudām. No vienas puses es nevaru atteikties, no otras puses es sevi tā kā mazliet kaut kur piespiežu, jo tā ir labāk, tā ir pareizāk, ja? Un te ir svarīgi tā kā atrast tiešām to līdzsvaru, to balansu, neaiziet tajās galējībās, jo redzi 8. tikai otrā. Jā, jo 8. enerģija, kas labajā pusē, ja, tā ir par tādu saprašanu, lietu kārtību saprašanu,
Ir arī vēl citas enerģijas, arī vēl, kas runā par to lietu kārtību saprašanu, par līdzsvaru, par harmoniju, un neaiziešanu tajā kaut kur saprast tos visuma likumus, jo nekas, patiesībā jau nekas nav netaisnīgi, bet tev var kaut kur likties, ka kaut kas ir netaisnīgi, kaut kas ir tā kā vēlme iestāties par vājākajiem, vēl kaut ko, kādu aizstāvēt, kaut kur uzlabot, ja. No vienas puses ir jāpieņem tas, ka, nu, neiet caur tādu nosodīšanu, kaut kur citu nosodīšanu vai citu vēršanu pie pareizības. Drīzāk saprotot šo visuma kārtību, ka visam ir sava vieta būt, ka katram ir savs laiks, un ka nekas nav, patiesībā jau nekas nav negodīgi. Kad nav balts un melns, jā, ka patiesībā jau arī tie visi tie uzdevumi, ko mēs tā kā arī izdzīvojam šajā pasaulē, jā. Tos no vienas puses pieņemam mēs paši, un no otras puses, jā, varbūt neapzināti mēs dzīvojam un šausminamies par to, kas notiek, bet arī tā ir mūsu izvēle, jā, jebkurā gadījumā. Un varbūt mēs šajā dzīvē tiešām mokamies, jo mēs iepriekšējā dzīvē esam tā labi padzīvojuši, vai ne? Visādi jau ir, un tā ir tāda veselas mācība, jā, un patiesībā jo vairāk to mācību, jo tāda vesela ir priecīgāka, un lai cik mums liktos, cik šausmīga dzīve, bet no veselas viedokļa man liekas, ka tas ir brīnišķīgi. Kad jo vairāk viņi tā kā piedzīvo, jo vairāk viņi spēj transformēties, jo ideālāk, jā. Lūk, un, protams, jau mēs arī daudz bieži redzam, ka mēs ejam pakli vienas un tie paši notikumi, nu ne jau notikumi, bet tā kā viena un tā līdzīga situācija notiek atkārtoti. Tas nozīmē, ka mēs neesam izgājuši to pašu mācību, nu neesam, jā. Viena un to pašu vienkārši situācija atkārtojas, lai mēs saprastu kaut ko. Lūk. Jā, un te ir tā 8. enerģija ir par to likumu, saprast likumus, saprast likumu kārtību, saprast to, kā vispār miedarbojas pasaule ar mums. Un te jau ir arī par to, ka, ja viņa stāv tajā tavā labajā pusē, ka tas ir tas, ar ko tu vari dalīties ar citiem cilvēkiem, tā ir tā misija, jeb tas, ko tu tā kā vari spēt, tas nenozīmē, ka tev ir jāiet un tagad visiem jākladzina, tagad šitādi ir likumi, ja? Bet tas, ka tu tā kā caur sevi parādi to, kā tad ir visforšāk dzīvot. Saproti to domu? Jā, un tad vēl izdevīgumu klāt. Jā, tas ir izdevīgums. Jā. Nu, patiesībā jau interesanti, es domāju, kā tas sasaucās kopā ar to saules enerģiju, tā kā iet un spīdēt. Bet nu tad spīd vienkārši kā pats, nevis spīd mācot. Jā, tas ir tā, ka, saproti, te varētu teikt tā, es te varētu pieminēt to līderismu, ja? Kad tu esi līderis, vai tad, kad tu velc aiz visiem citus cilvēkus, ja, un saki, es esmu tāds līderis, vai arī tu iekšēji esi līderis un tev pievienojas citi cilvēki, jo viņi tevī saskata to, ja? Un tieši tas ir par saules enerģiju, ka tu esi tāda un tev pievienojas. Un ka tu tā kā, protams, arī atļauj sev mirdzēt, bet tādā ziņā, ka vispār jau trīniekiem, vispār no vienas puses viņiem ir jākaifo arī par sevi. Nu, par sevi, vienkārši par savu būšanu, par to, ka viņi ir. Viņiem tas ir jāprot. Nu, ja viņi to neprot, tad viņiem tas ir jāmācās. Tā kā caur to smago darbu var. Caur to, ka tu tam pārbaudījumam tiec cauri,
tu reāli kaifo par sevi. Un tas ir laikam arī, es kopš šito es neatceros arī no kuras astroloģijas vai no kā tas bija, kad, nu, ka tie pārbaudījumi un tā. Un es sapratu, nē, laikam tā arī ir. Un es viņas, ja viņi man nav, es pati izdomāju, tur 10 dienas nosēdēt klusumā, ja tur tagad pusmaratonam, nu, tā kā es viņas izdomāju, ne. Bet es tikai tad dabūju to ritīgi foršo sajūtu. Un man tas nav grūti, man tas ir tā izaicinošā tāda. Man tas sanāks vai nesanāks? Man tas ir tāds, Jā, oh, šitā te, ja, un tad es tā kā eju tajā iekšā un mēģinu, un sanāk, un tur kaut kādas atklāsmes rodās. Tā kā tu pareizi arī pateici pirms tam par to, tā enerģija tur kustās, viņa attīstās, kaut kāds tur wow, doma, kaut kāds tur jauna ideja, ja. Un viņš viss notiek, un kādam citam varbūt no malas liekas, ka tu visu laiku sevi, tā kā tur tajā, kurā tu teici, 14. bija attīries, tur tīri, tur kaut ko, nezinu, škrubē visu laiku. Nu, nē, es vienkārši eju tur, kur dabiski man sanāk, viss kaut kas, nu, tā jā. kā, Es kur jau ir, kur teicu, ir ka tas tā kā esence. mazliet pārspīlējot, jā, bet tas ir Nē, nē, nē. 14. enerģija ir par to, ka es dzīvoju tā, nu, teiksim tā, dzīvoju savu labāko dzīvi, kādu varētu uz šīs zemes, nu, gan fiziski, gan emocionāli, gan, nu, vienalga, kā tā 14. enerģija ir par to, kā dzīvot foršāk, labāk, patīkamāk, un tā kā to translēt caur sevi. Nē, es domāju par to, kur tu teici, es neatceros, tad precīzi tā, kur Jā, es attīrīties. teicu par to, ka, nu, tā kā sevi mazliet Jā. pakļaut no iekšienes, jā. Nē, tas bija tajā, tas veidiskā astroloģija toreiz. Man Jā, šausmīgi jā, viņš to teica, un es jā. vienkārši tajā brīdī vispār man, nu, tā kā nesalīmējās kopā, bet, nu, it kā jā, bet, nu, es to, nu, es tikai gribos to teikt, nē, bet, nu, man uztver tajā brīdī, un kā man to pateica, man tas nebija, nu, tajā es to, nu, nepieņemu. Jā, bet patiesībā jau tie izaicinājumi, ko mēs sev uzņemamies, arī kaut vai tā pati vadošanās, vai vienalga, kaut vai kaut kāds meditācijas kurs, ja, mēs jau caur to tā kā arī izzinām sevi un cenšamies nonākt kaut kur. Nu, tā kā, Bet, protams, nu, tas jau tev tas ir dod tas, tikai, kas manuprāt. atver kaut ko, atver vairāk un vairāk, un varbūt tieši tajā vienam cilvēkam, un te arī ir ļoti svarīgi tā kā nenosodīt, jo, nu, uz tās 14. enerģijas un uz tā astotnieka, ja, kas tur stāv, ja, var gadīties arī tāds, ka ir šādi ir labāk dzīvot, kur tu tur, nu, kā, nu, teiksim tā, nosodīt tos, kur tur par klubiem tusē vai vēl kaut ko, bet visam ir sava vieta un visam savs tā kā laiks, ja. Un Man kāds? bija tāds, es neatceros, kurš autors vai kaut kur teica, ka, man liekas, ka Dēns Vējers, viņš teica, ka caur visiem cilvēkiem vienkārši Dievs izpaužas. Un tad, nu, pieņemsim, tu ej un tur ir bombas piedzēries, un Dievs izpaužas šodien iedzerot parkā uz soliņu. Un es kā to pieņēmu, un ja ik pa laikam es to sev atgādinu. Tu vienkārši ej un pa dzīvi tā kā pa komēdiju. Nu, tā kā saka, nu, man vajag rekur klusumā 10 dienas. Tu aizēji, ieeji burbuļu vannā, un tev tāda pati tur ideja Jā, rodās, un man rodās, un tieši viss tā, ir itīgi tieši forši, tā. un mums tās izpausmes ir dažādas. Bet, protams, arī, nu, jānonāk līdz tam, ka tu, jā, Jā, ok, redzi, Dievs mēs jau izpaužas. izaugam. Jā. Mhm. Un tieši Un tas tāpatām, arī, kā paskatīties vai uz numeroloģiju, vai astroloģiju, vai vispār uz viņām neskatīties. Redzi, es eju uz tevi, saku, šis ir rītīgi interesanti, tas ir rītīgi interesanti, jo, nu, es atrodu, kur sev sakonektēt, bet nevis ar tādu, nu, ko es skatos, ka tiešām ļoti daudz cilvēku vēl joprojām iet ar to, ka tu man atrisinās nenormāli milzu problēmu, kur īstenībā es pati zinu, bet neeju viņā iekšā un neko nedaru līdz šim, jā, bet, nu, tā kā pateiks man lūdzu kaut kādu vieglāku ceļu, kā tas notiks, jā. Nu, ar tādu tā kā izglāb lūdzu mani. jā, Jā. jā, jā. Un, Te es tiešām, tā ir tāda viena no lielām lietām, kas ir, es domāju, ka jebkuram numerologam, astrologam un jebkuram praktiķim lielākā sāpe par to, kad atnāk cilvēks un viņš tā kā uzliek to atbildību uz to, nu, uz to speciālistu ar tādu domu, ka, nu, padari manu dzīvi labāku, bet es pats neesmu bet es gatavs neko censties. nedaru, nu, es neko nemainīšu, nedarīšu, bet tu vari padarīt bišķi labāk.
Jā, tieši tā. Vai mēs gaidām arī kādreiz ātrus rezultātus? Varbūt tas cilvēks ir gatavs kaut ko darīt, bet viņš tā kā uzreiz gaida kaut kādu rezultātu Jā. uz citiena un momentāli, jā. Un arī tas, protams, nav slikti, visam ir savs laiks, bet es domāju, ka nu jau šī. Kāpēc ir tik stipri sāsinājies, man liekas, ko es tā kā novēroju, gan tas coachings, gan viss pārējais, ja? Jo, nu, jau cilvēkiem sāk nākt apziņa, kad jāiet ārā no šī patērētāja pozīcijas uz to, kas tad es esmu un Jā. kā es varu miedarboties ar šo pasauli. Jo Jā. patērētājā pozīcijā pasaulē jau ir nospiedusi. Saka, viss Mhm. vairāk tā nebūs, nu vairāk nevarēsi. Un arī šis gads, astotnieka gads, ja, šis 2024. gads ir astotais skaitlis, astotā enerģija, kas vispār ir super transformējoša. Un šajā gadā vispār var daudziem mainīties kardināli lietas. Tur, kur un jebkuram, tā kā mēs varam, katram cilvēkam ir kaut kādas konkrētas enerģijas, kādās viņš dzīvo konkrētā gadā, piemēram, arī šajā matricā pa gadiem var paskatīties, kāda ir galvenā enerģija, ja? Bet, un arī pēc citas sistēmas var izrēķināt vēl arī papildus tā kā lietas, ja? Bet mūs ietekmē pasaule, un pasaule ir zem astotnieka. Un tas nozīmē par to, ka nāks situācijas, kas mūs var triggerēt. Nāks situācijas, kuras tā kā liks izmainīties. Vai pašiem nāks kaut kāda super atklāsme, vīzija, redzējums par nākotni. Un visvairāk ir, jā, cilvēkiem jāizskap no šīs tās patērētāja pozīcijas, tur, kur mēs atbildību pārliekam uz citiem, bet neuzņemamies tā kā paši. Tas nav jau tikai par mums, nu, tā kā personīgi, ja. Tas izpaužas ļoti daudzās lietās, gan attiecībās, gan darbā, gan vispār, kā mēs pasauli un dzīvi uztveram, daudzās lietās. Un šis ir super. Es vienkārši baudu to. Es no vienas puses skatos ar tādām lielām acīm uz to pasauli, kas tagad notiks un kas būs, jo tās situācijas visur tik stipri sāsinās. Ja? Bet nu jau es varbūt teikšu tā, ka es skatos jau ar tādu interesi. Jo kādreiz es skatījos ar tādām baigajām bailēm un arī biju tādā baiļu pozīcijā. Tad tagad man liekas, ka tas viss ir tāda baigā pieredze. Vai ne? Jā, un tas laiks, kad mēs tiešām to sevi meklējam, un ka mums ir tas laiks un tie resursi visi, kad cilvēki ir, kur, tā kā es jau vienā brīdī teicu podkāstā, kad atvērušies, dalās ar savām zināšanām, ja, vai tā ir viena tēma vai cita, un mēs to varam iegūt fantastiski. Klau, kā tevi atrast? Tie, kas grib kur ir noklausījušies un klausās, un es arī visos salikšu aprakstā, ja viņi arī grib sev šādu te konsultāciju. Jo tu sniedz šādas te konsultācijas, ja? Man ir kontiņš Facebookā un Instagramā, gaismas īpašība. Tur arī tevi. Es tev linku pielikšu, bet, ja ieraksti gaismas īpašību, tad atradīsies, ja viņš. Es domāju, ka jā, bet ieliks linku, tad jau būs forši. Jā. Es sociālajos tīklos esmu diezgan nesen, tieši ar savu numeroloģiju. Mēs lai jau var atrast. Jā, jo man liekas, ka es daudz varu izstāstīt par numeroloģiju, un man tie formāti, kas tagad, kad es ieeju tajos sociālajos tīklos, man viņi ir tik šauri, tik nesaprotami, kā es tur vispār varu kaut ko ielikt. Ja es rakstu, tad man jāraksta kaut kādi gari palagi, un tas neviens negrib tērēt savu tik dārgo laiku arī. Un es pati jau esmu
nu, sapratusi, ka es arī vairs nevaru spēt palasīt visus tos garos stāstus, kas tur ir salikti. Un gribētos tādu foršu, nu, to komunikāciju, ja. Nu, bet Bet, tad nu, tev es rekur podkāstu stāstīt podkāstus vienkārši. Jo beidz, atceries vienkārši, lai tev tad, kad tu domā, jā vai nē, atceries, es neesmu iekšā astropsiholoģijā. Tikai tāpēc, ka es gribu saprast, es noklausījos to 3 stundu garo podkāstu, kur viens lielisks vīrietis stāstīja par to, kādi tur ir tie pamati, no kurienes nācis. Jo nu, man tā vēsture bija ļoti interesanta, bet tajā pašā laikā arī pilnīgi par kaut kādu tēmu, kas tā nav man numur viens tēma. Ja? Bet tajā brīdī man tāds, nu, mēs tīri loģiski domājām, kā var uzzīmēt ar tehnoloģiju to karti. Jo nu, lielākā daļa no astropsihologiem māk nolasīt karti, un tu paprasti, kā viņi rodās, viņiem nav īsti jausmas tajā websaitā. Ja? Un es saku, man nedara tāda atbildi, jo mēs skatījāmies, kā to var uzprogrammēt. Un es saku, nu, nē, nu, tur taču ir loģika, tur ir skaitļi apakšā. Es saku, man liekas, tur tas un tas un tas, bet, nu, labi, es noskatīšos research variantā. Ja? Un, protams, ļoti interesanti. Un vispār, un tev arī citi tā skatījums uz to visu lietu rodās. Tieši tāpat arī tev droši taisi, lai ir tavs numeroloģijas 5 stundu garais podkāsts. Superīgi! Jā, tas ir, tās domas ir, un patiesībā jau es arī saprotu, tad, kad mēs tā kā domājam par to savu, arī to, ko mēs tad gribētu darīt un kas tas ir, tad ir vienmēr jāiztēlojas tas, bez kādas lietas tu tā kā nevarētu vairs dzīvot. Nu, tā kā, ja tev kaut ko aizliegtu dzīvē darīt, Jā, tad kas tas būtu, no kā tu negribētu atteikties? Un es šobrīd saprotu, protams, tas dzīvē var mainīties, bet šobrīd es saprotu, ka es gribu dalīties ar tām savām zināšanām un iet tajā. Tikai man mazliet pietrūkst prasmju, un kā jau es teicu, man nav angļu valodas pašā sākumā. Jā, es tur esmu baigais muļķītis, un tad, kad es saskaros ar visām šīm jaunajām, nu, ne jau jaunajām, viņas visu laiku ir tehnoloģijas, jā, jau diezgan daudz manā dzīvē, bet tad, kad es ieeju kādā jaunā platformā, un viņa man kaut ko prasa, un tad man ir tāds, es negribu, es nesaprotu, ko tu gribi, un, jā. nu, ot, Un tad, tad man ir visu tad jāatgūst tas, bet nē, es tad, kad esmu. tev gribās, atnāc pie manis, uztaisīsim vienkārši tev kopā podkāstu kanālu. Tas nav sarežģīti. Un pēc tam tu vienkārši varēsi uploadot savus gudrības. Un tad pēc tam jau viss ir elementāri. Jā, es tiešām, man pat uzrunā šī doma tava. Nu, ot. Labi, un paldies tev Es milzīgs. ceru, ka tas bija interesanti un vērtīgi. Ļoti, ļoti interesanti un jā, baigi. Man tiešām fascinē, ka tik ļoti līdzīgi var būt ar kaut ko, kas ir nu, no citas, varbūt tur sfēras vai kaut ko tāds. Un, protams, kad kaut kāds sasauc tās atmiņas vai kaut kāds, ko, jā, tā ir bijis un tiešām tāds forši ļoti labi pareflektēt. Jā, Jā. brīnišķīgi. Un visvairāk es tiešām arī iesaku gan vecākiem, kas vēlas saprast, kas būtu tajā miedarbībā ar bērnu jādara, lai neaizslēgtu viņu, nu, Jā, neaizslēgtu viņa potenciālu. Un tajā pašā laikā varbūt jauniešiem, kas viņiem būtu jādara, lai atrastu to savu virzību, caur kādiem skaitļiem viņš var izpausties, vislabāk dot. Jo patiesībā, ja mēs sākam balstīties uz tiem skaitļiem, kuru mums nav, mēs vienmēr aizejam tā kā savā mīnusā, nu, emocijās ieejam un vēl visādās citās nepatīkamās lietās. Jā. Tā kā mēs tā kā saprotam, ka kaut kādu pienākumu vai kaut kādu uzstādījumu dēļ aizejam ne tur. Un tā tālāk. Un arī par attiecībām brīnišķīgi var apskatīties visu. jā, Un gan uzlabot, gan arī dažreiz atvērt acis. Arī tā gadās. jā. Nu, forši. Daudz šķautņu. Daudz šķautņu, jā. Jā, nu ko, tad, kad kāds tevi grib, iesmeklēt linkā, tā kā tas būs. Un es tev došu ziņu, kad būs gatavs arī.
Tiekamies. Jā, Es domāju, ka gan jau ka vēl uz kādu podkāstu, jo viss jau tāpatām netika izrunāts. jā, Gan jau, mēs ka par man. dzimto varam parunāt. Dzimta ir super likumi un uzstādījumi vēl. Un vēl. Jā, šis ir starp citu, jā, šī ir arī forša aktuāla tēma. Nu, tad vai, tad tiekamies uz to. Jā, Labi. labi. Paldies tev. Paldies, Atā. man. Vai, čau! Čau.